Labdien! Šajā stundā mēs mācīsimies, kā dalīt lielus skaitļus stabiņā. Tad, kā pirmo piemēru dalīsim 235 ar 5. Dalīt tādu skaitļu galva ir grūti, tāpēc ieteicams to izdarīt stabiņā, pierakstot kaut kur uz papīra. Tad 2 uz 5 nedalās, tāpēc mēs paņemsim uzreiz pirmos divus skaitļus 23. 23 dalot ar 5 mums vajag atrast tuvāko skaitļi, kurš būs tuvāks pie 23. Tad 5 reiz 4 ir 20, bet 5 reiz 5 ir 25. Tā kā 25 mums pārsniedz 23, mēs paņemsim 4. Tātad 4 reiz 5 ir 20, un mēs tieši šeit pierakstīsim. Un tad mums vajag tālāk atņemt. No 23 atņemam 20, mums ir 3. Tālāk nākošais, kas mums ir jāizdara, mums vajag nonest lejā nākošu skaitļu, un tas mums ir 5. 35 dalām ar 5 ir 7, tāpēc mēs droši varam paņemt nākošu skaitļu 7. 5 reiz 7 ir 35, atlikums mums tad būs 0. Un tad mēs visus to skaitļi izdalījām. Lai pārbaudītu, vai pareizi mums sanāca, mēs varam 47 sareizināt ar 5. Un tad, ja pareizi mums ir izdalīts, rezultāta jābūt 235. Tātad 47 reizināsim ar 5. Tātad 7 reiz 5 ir 35, 3 prātā. Ja, tad pierakstīsim, lai neaizmirst. 4 reiz 5 ir 20, un vēl 3 prātā ir 23. Un tad, lūk, skatāmies, mums sanāca 235, un šeit arī 235. Tad mums viss ir pareizi. Nākošais skaitļs paņemsim lielāku skaitļu, ja? Piemēram, 24 tūkstoši, 12, un izdalīsim ar 12. Izdalīsim arī ar 12. Vienāds. Un tad atkal skatāmies, ja 2 uz 12 nedalās, un ņemam uzreiz 24. 24 dalot ar 12, mēs varam paņemt 2 reizes. 12 reiz 2 ir 24. Tālāk 24 minus 24 ir 0. Nākošais, kas mums ir jāizdara, vajag nonest nākošo cipariņu, tas ir 0. 0 dalot ar 12, mums nekas nesanāks, nedalās. Tāpēc šeit ļoti svarīgi pierakstīt arī 0, jo mums nekāda darbība šajā momentā nenotiek. Nākošais, ko mēs nonēsam uz leju, ir 1. Bet 1 uz 12 arī nedalās. Tāpēc mēs atkal pierakstīsim vēl vienu 0, jo mums atkal nekādas darbības nenotiek. Un trešais skaitļs ir 2. 12 dalam ar 12 ir 1.
Un tad šeit arī pierakstīsim 12. Un atlikums ir 0, tad mums tiešām pareizi viss sanāca. Ja jūs neesat pārliecināti, vai rezultāts ir pareizs, vienmēr pārbaudīt. Tātad 2001 jāsareizina ar 12, un jums jāsanāk 24,012. Ja jūs šeit nepierakstītu nulles, jums būtu 21, 21 reizinot ar 12, jums nekad nesanāktu tik liels skaitlis. Ja, tad apmēram pat var galva novērtēt, vai nav kļūdas. Un vēl viens piemērs, kuru mēs pamēģināsim dalīt, būs tāds 7,835 un dalīsim ar 8. Un dalīsim ar 8. Tā, nu un atkal 78 dalam ar 8, cik mēs varam paņemt? 8 reiz 8, 64, nepietiek. 9 reiz 8, 72, tas kā reiz, ko mums vajag. 8 reiz 9, 72, 78 minus 72 ir 6, atkal nonesam uz leju nākošo skaitli, tas ir 3, 63 dalām ar 8, cik mēs varam šoreiz paņemt, 8 reiz 8 ir 64 par daudz, tad mums ir jāpaņem 7. Jā, dalot skaitļos ir labi jāzina risināšanas tabula. Un 7 reiz 8 ir pārsvarā tāda kombinācija, kuru grūti iegaumēt. Varu jums iedot vienu padomu. Ja? 7 reiz 8 reiz 8 ir 56. Ja? Kā to vieglāk iegaumēt? Ja mēs paskatīsimies uzmanīgi, tad mums ir 56, tālāk mums ir 7, 8, un tad paskatāmies. 7 reiz 8 ir 56. Ja, visi skaitļi tā 1 pēc otra 5, 6, 7, 8. Ja, nu tie, kam grūti iegaumēt, varat pamēģināt tāda veida. Ja, tad 56, 63 mīnus 56 būs, cik būs? Tā, 4, 3, tā, šeit būs 7. Un pēdējais cipars 5. Ja, 75. Tātad 75 dalām ar 8. Nu, atkal 9 sanāk, jā, jāņem. 9. Tad ir 72. Un atlikums ir 3. Ja, nu tā kā mēs dalījam ar naturāliem skaitļiem, tad pierakstīsim vienkārši, ka atlikums mums ir 3. Ja? Kad runāsim par decimālu skaitļiem un parastam daļam, tad mēs to pierakstīsim citādāk.